Labdien! Mani sauc Kārlis. Es jums parādīšu, kā ievietot saturu mājaslapā. Tātad sāksim ar to, kad iemācīsimies atšķirt, kas ir raksti un kas ir lapas. Tātad raksti satur dažādu informāciju, kas ir aktuāla uz salīdzinoši īsu brīdi. Raksti atrodas šeit, sākot no jaunākā. Kas ir lapas? Lapas ir šīs te sadaļas labajā pusē. Lapas satura informācija, kas nemainās. Teiksim, kontakta informācija, dažādas bilžu galerijas un tā tālāk. Tad, kas ir komentāri? Komentārus mēs varam ierakstīt gan lapai, gan rakstam. Apstīsimies, piemēram, iespēju ierakstīt komentāru rakstam. Atveram rakstu vaļā un šeit norādam vārdu, e-pastu, mājaslapu un ierakstam komentāru. Tāpat var komentāru ierakstīt arī jebkurai lapai. Šeit ir lapa ar nosaukumu atsauksmes, un viņa sastāv būtībā no komentāriem. Jeb šajā gadījumā es tās saucu par atsauksmēm. Tad sāksim ar to, kā pieslēgties. Lai rediģētu informāciju vai pievienot informāciju, vispirms ir jāpieslēdzās. Spiežam šeit apakšā uz linku pieslēgties. Lietotāja vārds ir redaktors. Un paroli es pateikšu jums privāti. Spiežam pieslēgties un ienākam saturvadības sistēmā. Saturvadības sistēma nodrošina satura maiņu mājaslapā. Tad sāksim ar to, kā pievienot rakstu. Visvienkāršāk pievienot rakstu var nospiežot šeit. Jauns raksts. Ierakstam raksta nosaukumu. Un ierakstam šeit kaut kādu tekstu. Tagad, kad teksts ir uzrakstīts, mēs varam vai atļaut komentārus vai aizliegt. Noņemsim ķeksīti, tātad komentāri būs aizliegti. Un spiežam publicēt. Kad raksts ir nopublicēts, mēs to varam apskatīties. Mūsu tikko uzrakstītais raksts. Tas ir redzams arī pirmajā lapā, kā pats pirmais. Ja mēs gribam rakstu rediģēt, spiežam virsū un rediģēt. Varam, piemēram, uzrakstīt līgo ar lielo burtu un mūsu omulīgajā viesnamiņā. Spiežam atjaunināt, un raksts ir mainījies. Pamēģināsim rediģēt kādu lapu. Šeit ir lapa ar nosaukumu velonoma. Velonoma ir pilnīgi tukšs, te nav nekāda teksta iekšā, ne arī bildes. Ievietosim vairākas bildes iekšā velonomā. Atveram vaļā, nospiedām rediģēt. Lai ievietot bildes, ir jāspiež šeit augšā. Un šeit atverās loks, kur mēs varam izvēlēties, kādas bildes mēs vēlamies ievietot mājaslapā. Spiežam, izvēlamies datnes un select. Tagad vajag nedaudz uzgaidīt, kamēr šīs bildes ielādējās serverī. Tagad, kad pēdējā bilde ir ielādējusies, spiežam saglabāt visas izmaiņas. Un mums uzreiz piedāvā ievietot visas bildes kā galeriju. Šeit izvēlamies attēlu datni, pielikumu lapu mēs tagad neizmantosim. Šeit var izvēlēties, kā kārtot. Tas šobrīd nav aktuāli, spiežam ievietot galeriju. Redzam, ka šeit uzreiz parādījās kaut kas vairāk par baltu ekrānu. Varam spiest atjaunināt. Apskatīties mūsu lapu, un tā izskatās šādi. Lai pārslēgtos uz nākamo bildi, varam izmantot bultiņu taustiņus. Es uzskatu, ka šeit tik daudz bildes nav vajadzīgs ielikt, tāpēc ieliksim tikai vienu. Tātad spiežam uz galeriju, šeit parādās uzreiz iespēja dzēst galeriju, izdzēšam. Un ja mēs vēlamies ielikt
vienu no šīm te bildēm, ko mēs ielādējām serverī, spiežam šeit, galerija, izvēlamies šo te bildi. Piemēram, tā būs šī te. Nu, un te var izvēlēties dažādas opcijas bildē. Vislabāk izvēlēsimies datnes URL. Tas nozīmē, ka uzspiežot uz bildes, mums atvērsies šī pati bilde drusku lielākā izmērā. Nu, un tālāk līdzināšana. Līdzināšana piedāvā to, kādā veidā izlīdzināt tekstu apkārt bildei. Ja mums nav teksta, mēs varam izvēlēties neviens. Ja mums, teiksim, patīk, ka teksts ir labajā pusē un zem bildes, tad izvēlamies šo te opciju. Šeit var izvēlēties bildes izmēru. Izvēlēsimies, lai bilde ir liela. Spiežam ievietot rakstā. Redzam, kad ir parādījusies tikai viena bilde. Spiežam atjaunināt. Un apstīsimies, kā izskatās mūsu jaunā lapa. Manuprāt, ļoti smuki. Tad, ko vēl es gribēju pastāstīt? Varbūt to, kā pievienot vēl vienu lapu klāt jau esošajām. Ejam uz sadaļu administrēt un izvēlamies pievienot jaunu lapu. Ierakstam kaut kādu nosaukumu, kaut kādu tekstu. Un, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir šī te sadaļa page attribūts, jeb lapas attribūti. Šeit mēs varam izvēlēties lapas vecāku. Nopublicēsim lapu un paskatīsimies, kurā vietā izvēlnē tā atrodas. Ko darīt, ja mēs gribam šo te jauno lapu nolikt atpūt pie ezera? Spiežam uz šīs lapas, spiežam rediģēt, izvēlamies vecāku atpūtu pie ezera. Spiežam atjaunināt un skatāmies, kur ir nonākusi mūsu lapa. Redzam, lūk šeit. Ko darīt, ja mēs gribam novietot mūsu lapu, piemēram, pēc sadaļas atsauksmes? Uzspiežam uz atsauksmes, uzspiežam rediģēt un paskatāmies, kāda secība pēc kārtas ir šai te lapai. Redzam, ka ir secība 9. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribam savu jauno lapu pēc atsauksmēm, tad mums ir jāuzliek šai te lapai secība 10. Tātad uztaisīsim, ka viņai nav nekādi vecāki un uzliksim secību 10. Atjaunināsim un skatīsimies, kur tad viņi tagad atrodas. Lūk, starp atsauksmes un cenas. Cenas ir 11. sadaļa, atsauksmes ir 9. un mūsu jaunā lapa ir 10. Kā lapu izdzēst? Lapu izdzēst ir ļoti vienkārši. Spiežam rediģēt un spiežam move to trash, jeb pārvietot uz mīskasti. Un mūsu lapa ir pārvietot uz mīskasti. Nu, pamēģināsim pievienot kādu komentāru. Kad mēs esam pieslēgušies, mums neprasa vairs ievadīt vārdu un e-pastu. Ievadīsim komentārus, spiedīsim nosūtīt. Lūk, pievienojām komentāru. Varam pievienot vēl vienu komentāru. Nu, tagad ir 2 komentāri. Kā mēs dzēsīsim komentārus? Ejam uz sadaļu administrēt. Un ir pievienot 2 komentāri. Ieliekam ķeksīti. Un move to trash pielietot. Datnes, tātad, respektīvi, tās ir jūsu pievienotās bildes, dokumenti, mūzika, viss, ko vien jūs pievienojiet, var apstīties šeit. Lūk, ir pievienotās bildes, var izdzēst. Priekš kā mums turēt liekas bildes uz serveru. Nu, tad, kad esam darbu beiguši, varam
izmantot iespēju atslēgties.